tādību, jā, ar spilgtu atšķirīgumu, un tas vienmēr ir interesanti un aizraujoši. Tātad Olafu Gutmani droši var ierindot starp labākiem latviešu rakstniecības pārstāvjiem, es gribētu teikt jau gandrīz arī klasiķiem, un es domāju, ka viņu ar latviešu klasisko literatūru sarado ļoti daudz kas radniecisks. Nu, gan tas, ka Olafs Gutmanis ir latviešu dramatiskā likteņa atklājējs un latviešu interešu pārstāvis un paudējs savos darbos. Neaizmirsīsim viņu kā atmodas dzejnieku, ko te jau pieminēja. Nu, unikālā dabas izjūtas spēja, ar ko izceļas latviešu kultūra un Olafs Gutmanis spilgts liecinājums šai unikālajai, dziļajai dabas izjūtas spējai, vai, teiksim, mājas un savas ligzdas vietas svētuma apzināšanās, kas ir svarīgs caurvīrs motīvs visai klasiskai latviešu literatūrai. Arī tas ļoti pārliecinoši realizējas arī Olafa Gutmaņa darbos. Nu, gribētu pieminēt, ka Olafa Gutmaņa tekstos arī latviešiem raksturīgi, miermīlīgi sadzīvo kopā arhaiskās latviskās tradīcijas ar kristīgās ticības principiem, tāda mierīga koeksistence un sadzīvošana. Un no arhaiskām tradīcijām noteikti jāmin saules kults un saules daudzināšana, gaismas saukšana, ja, kas ir ļoti raksturīgs motīvs, saulgriežu motīvs Olafa Gutmaņa īpaši jau dzejā.